Mūsu uzņēmumam ir daudz gadu pieredze aizsargu pārklājumos un uzsmidzināmo putu siltināšanā. Šo darbu ietvaros mēs novērojām, ka ļoti bieži ēkām ir problēmas ar gaisa caurlaidību. Tā ir kaut kāda problēma, kas nav vienmēr uzskatāma, bet kas ir būtiska, un šīs problēmas mēs arī risinām. Nepietiekams ēku hermētiskums izpaužās tā, ka ēkas ir neefektīvas, tādēļ liels enerģijas patēriņš ir apkurei īpaši caurlaidīgas ēkas arī nekomfortablas. To jūt ēkas iemītnieki tā kā augstums, varbūt drēgns telpās, caurvējš un tam līdzīgi. Jā. Kā var zināt, ka ēkas hermētiskums nav atbilstošā līmenī? Principā uzminēt to nevar, tas ir jātestē. To ar acīm tā neredz. Tas ir ar speciālu aparatūru, ir jāveic ēkas gaisa caurlaidības tests. Vecākās ēkās kādreiz būvēja par ēkas gaisa caurlaidību, nedomāja vispār faktiski. Nekādi īpaši pasākumi tam netika veikti. Savukārt jaunās būvēs, materiāli tiek iestrādāti, bet tā kā būvnormatīvs neprasa obligātu testēšanu, tad bieži vien šīs ēkas netestē un paļaujas uz kaut kādu rezultātu, viņu nemaz nemērot. Mūsu uzņēmums piedāvā ēku gaisa caurlaidības testēšanu un arī atklāju šos problēmu novēršanu ar inovatīvu tehnoloģiju, kas saucās AeroBarrier. AeroBarrier tehnoloģija ir unikāla ar to, ka tā ir vienīgā tehnoloģija, kas garantē rezultātu. Tātad tāda gaisa caurlaidība, kāda ir ieprojektēta, ieplānota, tieši šo caurlaidības līmeni arī mūsu tehnoloģija ļaus sasniegt. Rezultātā iegūstam tādus mājokļus, kas ir efektīvāki, ar zemākām apkuras izmaksām, ir komfortablāki un arī rada mazāk emisiju.